Es cenšos izveidot šo video. Pagaidām es viņu pat neveidoju. Es viņu tikai ierakstu. Es pat nezinu, kā viņš izstīsies. Es zinu, kur sākt, kā turpināt, bet es nezinu, kāpēc es to daru. Tāpēc jau vairākus mēnešus esmu šo atlicis. Es to nedaru naudas dēļ, ne slavas dēļ, nec tāpēc, ka man tas patīk. Vienkārši daru, jo jūtu, ka man tas ir jādara. Varētu tā teikt, ka meklēju savu dzīves jēgu šajā lietā. Tad sajūta, ka viņi šeit ir kaut kādā veidā iesaistīti. Kāpēc es esmu atlicis kaut ko tik svarīgu uz tik ilgu laiku? Un atbilde ir pavisam vienkārši. Es vienkārši nezinu, ko izdarīt tā, lai izveidot kaut ko nozīmīgu. Ko es domāju ar kaut ko nozīmīgu? Lieta, kurai piemīt dziļa personiska, sociāla vai kulturāla vērtība, kas spēj mainīt vai ietekmēt cilvēka dzīves, pasaules skatījumu vai sabiedrību kopumā. Es taču nezinu, kā to izdarīt. Sevis ietekmēšana jau atkrīt, jo man šis video neiedos nekāda veida ekstras manā dzīvē. Un vai es ietekmēšu kādu citu dzīvi, es ļoti šaubos. Nezināšana, kā izveidot kaut ko nozīmīgu, daudziem ir faktors svarīgu lietu nedarīšanā. Bet varbūt apziņa, ka mēs neesam spējīgi izveidot kaut ko nozīmīgu, vajadzētu būt atvieglojumam. Nav nozīmē, ko es darīšu un cik laika vai pūles es viņā ielikšu, nonākšu pie tā paša rezultāta, ka es izgāzīšos. Viss, kas būtu vēl viens nenozīmīgs šāviens visumā. Iespējams, tas fakts, ka es neko nepanākšu ar šo, vajadzētu būt kaut kāda veida atvieglojumam. Tā kā nav nozīme, ko es darīšu. Es vienkārši neko nemainīšu ar šo. Es nezinu, kāds bija mans beigu slēdziens šim visam, bet laikam nav vajadzīgs īsti zināt, kur tavas darbības tev aizvedīs. Ir jāļauj visam atritināties tavu acu priekšā. Noteikti es nesasniegšu rezultātus ar pirmo mēģinājumu. Iespējams, ka vispārībā nesasniegšu rezultātus konkrētajā jomā. Visu savu atlikušo dzīvi un uz šo jomu padošos. Iespējams, tu neko nesasniegsi jomā, kur tu šobrīd izzini, bet iespējams tas tikai pakāpiens vietā, kurā tev būs vēlāk jānonāk.